Mani sauc Egita Priedniece. Atrodamies veikalā Top Jūras ielā, kur strādāju par veikalu vadītāju. Savu pirmo darba dienu es atceros tiešām kā šausmas, jo es sāku strādāt šajā uzņēmumā jau kā veikalu vadītāja. Mazā veikaliņā, citā, Zaļās Birzes rajonā, ieejot veikalā, plauktu nav, veikals tukšs, stāv dators, no kuras nezinu neko, jo strādāju par veikalu vadītāju, bet rakstīju visu ar roku. Un te ir dators, un te ir plaukti jāpiekrāmē, un te ir prece jāpasūt. Protams, domāju, viss. Apgriezīšos un iešu projām. Bet kolēģiem darbu, kur ļoti daudz palīdzēja, biroja darbinieki un veikali jau kolēģi, kas uzradās, vēl pārējie darbinieki. Nu, un droši vien mans gribas spēks pārvarēja. Tā es tur nostrādāju 6 gadus, un tagad 13 gadus esmu jau šajā veikalā, veikala vadītāja. Man patīk darbs ar cilvēkiem, tas ir pirmais. Es nevaru strādāt darbu, kas ir vienmuļš. Tad ir plaukti jāpakrāmē, tad ar darbiniekiem jāparunā, tad ar pircējiem jāparunā. Tas man patīk, kad ir. Tik ilgi izdevies ir nostrādāt Topiņā, tāpēc, ka tā ir attieksme no darba devēja. Pats galvenais jau ir darba kolektīvs, kas meitenes ar manīm strādā kopā. Mans kolektīvs ir pats labākais. Strādājam ilgus gadus šeit kopā, jā. Mēs saprotamies no pusvārda. Kā vadītājs domāju, ka es esmu stingra, bet te pašā laikā ļoti pretīm nākoša. Visu uzņemam ar humoru, tāpēc arī tiekam vairāk pāri varbūt. Man patīk braukt ar riteni. Vasarā noteikti, pavasaris, rudens, kamēr vien var atļaut uz darbu, no darba ar riteni un gar Liepājas jūrmalu. Pati labākā jūrmala, protams, ka ir Liepājā. Ar savām kāpām plašajām, baltām smiltiņām, saulī vasarā. Liepājas ir manas mājas, visu mūžu šeit es esmu dzīvojusi. Protams, iesaku Liepājā apskatīt Liepājas jūrmalu, Zintaru koncertzāle, Liepājas teātris, pat vecākais, man liekas, cik viņš ir no teātriem. Parkā ir koncertestrāde Pūta Vējiņi, Liepājas muzejs. Tā kā iesaku visiem atbraukt uz Liepāju un arī apmeklēt Liepājas top veikalus.